Kas notiek atkal Latvijā? Braucu automašīnā un klausos Latvijas Radio 1. Pārraide Kruspunktā. Tomsons ir savācis žurnālistus un galvenā tēma aptaisīt ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tiek kaunināti visi, kas atbalsta Donaldu Trumpu. Tiek teikts, ka visi, kas atbalsta Donaldu Trumpu, praktiski ir idioti. Tāds ir uzstādījums šodien Latvijas Radio 1. Jautājums ir tāds, kas finansē Latvijas Radio 1? Tie ir visi nodokļu maksātāji. Tomsons sen vairs nav žurnālists. Viņš ir propagandists, tas, kas ir pārdevies progresīvajam vienotības režīmam. Viss, kas ir pret vienotību, progresīvo, viss ir attiecīgi Tomsonam pieņemams. Tātad Tomsons dara visu, lai glābtu vienotības progresīvo režīmu un saka, ārprāts, vai nevarējām paklusēt, kāpēc tur mieriņa gribēja Trumpam piešķirt Nobela miera prēmiju. Tagad Latvija pirmajā vietā, Šlesers arī atbalsta šo iniciatīvu, godājamie propagandisti. Šodien, šajā laikā, kad Ukrainā joprojām notiek karš, mums ir 450 km gara robeža ar Krieviju un Baltkrieviju. Lai aizsargātu Latviju, lai aizsargātu Latvijas neatkarību, lai Latvija nepazaudētu neatkarību, Amerikas Savienotās valsts tā ir vienīgā valsts, kas mūs var aizstāvēt. Un tieši tāpēc patīk jums Donalds Trumps vai nepatīk, bet viņš ir ASV prezidents, viņš nav privāta persona. Un aptaisīt ASV prezidentu, tas neiet vairs runa par, vai tas dara godu vai negodu Latvijai, tā ir bīstama lieta. Un es varu skaidri pateikt, ja vara tiešām mainīsies, un es esmu pārliecināts, ka vara mainīsies 3. oktobrī, tad tādi Tomsoni, lai meklē darbu citur, pietiek visu mūžu sēdēt un aptaisīt kādu, baigie gudrinieki, ejiet un strādājiet citā profesijā, neko citu darīt nemākat, kā vien uzkāst visiem uz galvas, par ko jūs tur runājat. Tā nav žurnālistika. Žurnālistika jāciena visi viedokļi, gan vieni viedokļi, gan otri, un jārada iespēja apspriesties, bet tas, ka tiek savākti visi, kas ir pret Trumpu, visi, kas saka, ka Trumps ir slikts, kas notiek Latvijā? Tā kā godājamie Latvijas iedzīvotāji, arī tie, kuriem tiek skalotas smadzenes katru dienu Latvijas Radio 1. Ir jāizdara viss, lai Latvija būtu neatkarīga valsts, un tieši ASV un tās prezidents Donalds Trumps, tie ir vienīgie, kas šodien var nodrošināt, lai šeit Latvijā būtu neatkarība. Jo mēs redzam to, ka pēdējo daudzu gadu laikā, diemžēl, nav izdevies apstādināt karu Ukrainā, un karam Ukrainā ir jābeidzās. Protams, Ukrainas tautai ir jāpiekrīt nosacījumiem, uz kādiem šis karš var beigties, bet šis karš jau ilgst 4 gadus praktiski. Līdz ar to, ja reiz Eiropas valstis nespēja apstādināt karu, tad lai vismaz Donalds Trumps un ASV palīdz to izdarīt. Tā kā turpināt apkāst, aptaisīt ASV prezidentu, tā ir bīstama politika. Un es uzskatu, ka tie, kas sen vairs nav žurnālisti, bet ir propagandisti, meklējiet darbu citā vietā. Jūsu laiks arī drīz beigsies.